Savā paziņojumā, kuru valde piedāvā kongresam un kas apraksta mūsu nākotnes stratēģiju, ir ierakstīti vārdi, kuri pirms tam apspriežot šo paziņojumu gan valdē, gan plašākā partijas biedru lokā, raisīja visvairāk jautājumu. Es te runāju par modernu nacionālismu. Daudzi man vaicā, kas tas ir. Es paskaidrošu. Mūsu izpratnē nacionālajai politikai nav obligāti jābūt saistītai ar konservatīvismu, homofobiju vai naidu pret citām tautībām. Naidam nebūtu jābūt daļai no nacionālas valstiskas politikas. Naidam ne pret vienu. Naids nerisina nevienu problēmu. Moderns nacionālisms Eiropā 21. gadsimtā manā izpratnē būtu tāds, kas ceļ, attīsta un veicina visu nacionālo, bet vienlaikus nenodarbojas nedz ar viendzimumu ģimeņu apkarošanu, nedz ar kaut kādu karojošu konservatīvu kristīgu vērtību uzspiešanu tiem, kas, piemēram, nav kristieši vai nav tik pārliecināti kristieši. Mēs esam par modernu Eiropas sabiedrību. Mēs gribam modernu eiropeisku valsti. Šādā valstī nacionālisms ir iespējams un vajadzīgs. Bet te neiedaras homofobiska vai citāda naida aizmigloti skatījumi. Piemēram, mums ir stingri un viennozīmīgi jāvēršas pret jebkurām prokremliskām izpausmēm, jebkuru laipošanu saistībā ar Krievijas izraisīto karu Ukrainā un tam līdzīgiem jautājumiem. Mums nav pieņemami viedokļi, kas atbalsta Putina režīmu, pašu Putinu un Krievijas agresīvo noziedzīgo politiku. Vienlaikus es neuzskatu, ka Putina dēļ mēs drīkstētu izrādīt naidu pret katru cilvēku, Latvijas pilsoni, tikai tāpēc, ka viņam ir krievisks uzvārds. Vēl es vēlos paskaidrot, ka jēdziens modernais nacionālisms paziņojumā ir ierakstīts tādēļ, ka Latvijas politikā mēs redzam lielu aktivitāti prokrievisko partiju spektrā. Ja kāds vēlas aktīvāk vai slēptāk atbalstīt Krieviju, ir citas partijas, kurā to darīt. Pie mums to nevarēs. Saku to, lai nebūtu nekādu pārpratumu.